tad, lūk, galda spēle Monopols pilnīgi iespējams, ka reiz iecels Latviju saulītē. Rīgas domes vicemērs Almers Ludvigs ikdienas uz brīdi novēršas no saviem tiešajiem darba pienākumiem, lai internetā paveiktu kādu sev un Rīgai svarīgu uzdevumu. Viņš dara visu, lai galvaspilsētas vārds tiktu iekļauts galda spēles Monopols jaunajā versijā. Katru dienu, vai pašā darbdienas sākumā vai darbdienas ritmā, kā tas man izdodas, arī es vienmēr ieeju un paskatos, kurā vietā ir Rīga. Pašreiz viņa jau ir 4. vietā ar 3,3%. Ja? Un arī pats balsoja, protams. Viss sācies ar to, ka spēles izdevēji Rīgu iekļāvuši to 68 pilsētu vidū, no kurām tikai 20 nonāks uz spēles lauciņiem. Šo informāciju uzķēris vienkārši Latviju puisis Vilnis, un tieši viņš ir tas, kurš uzsācis aktīvu darbošanos, lai katrs reizi dienā nobalsotu par Rīgu. Tu nobalsoji šodien? Jā, 3 reizes. 4 reizes jau šodien nobalsoju. Tas ir mūsu pienākums. Man tā lapa stāv vaļā nepārtraukt, un es ik pa kaut kādai pusstundai vai stundai vienkārši uzspiežu refresh un pastos, kāda kustība ir notikusi. Vilnis ne tikai pats iekritis, viņš bezmaz liek darba kolēģiem atskaitīties. Saka, vai tu jau šodien esi nobalsojis? Kā Monopola un Rīgas patriots, viņš uzskata, balsot ir goda lieta ik katram, kas sevi sauc par latvieti. Ja mēs esam uz tā Monopola kartes virstuves, uz tās spēles laukuma, tad visa pasaule vienkārši redz, kas tā Rīga ir, kas ir Latvija. Un tie amerikāņi, kas kādreiz ir iedomājušies, ka Eiropa ir atsevišķa valsts, patiesībā tagad uzzinās, kas ir Latvija. Tam piekrīt arī vicemērs, piebilstot, ka spēle, kuras versija jau šoruden tiks izdota neskaitāmās pasaules valstīs, nesīs mūsu galvaspilsētai atpazīstamību. Jau tagad, kad cilvēki balsoja, ieiet un skatās internetā, es domāju, tas ir pārsteidzoši, kā Rīga no sākumā, man liekas, no 53. vietas līdz 4. pacēlusies. Un iekļūstot 20-niekā, mēs tur pa ceļam esam pagājuši gadām visām Maskavām, Sanktpēterburgām, tur ļoti daudzām pasaules metropolēm, un šobrīd esam jau 4. Es domāju, ka mērķis ir tikai viens – nokļūt 1. vietā. Starp citu, par Rīgu balsojot ne tikai pašmāju Monopola spēlētāji. Savu balsi par mūsu galvaspilsētu atdevuši arī krietnes pulciņš britu un pat amerikāņu. Kas tur ir Monreāla, kas ir otrā? Monreāla, Keiptauna, Parīze un Riga. Parīzē Rīga apmēram vienāds skaits. Mēs balsojam par šiem te visiem 20, kas ir no gandrīz paša lētākā līdz pašam dārgākajam. Un šobrīd Rīga ir 4. vietā, tas ir šeit. Tā ir otra dārgākā iela spēlē. Balsošana vēl turpināsies līdz februāra beigām, un izšķirošie notikumi ir izcināšoties tieši pēdējās nedēļās, tālāk nevarot atlaist grožus, lai Rīga tomēr varētu rotāties uz kādu no Monopola spēles laukumiem. Agnese Drunka, Rolands Polītis, bez tabū.